Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Man šovakar ir mugurā krekliņš ar spokiem. Tieši tā sauc manu jauno izrādu bērniem spoki, kas jau vairs nav tik jauna, te jau pusgadu mēs ar to ceļojam pa Latviju un ārzemēm, un jūs arī varat uzzināt spoka stāstu, kā izskatījās spoka vecmāmiņa, vectētiņš, un uzzināt, ka spociņš ir rādījis burju trikus cirkā. Un visu to jūs varat redzēt, ielūkojieties manā mājaslapā pasakas.org.lv, uzrakstot man vēstuli un uzaicinot ciemos. Bet šovakar man ir kaut kas īpašs. Es atradu vienu grāmatu, kas izdota pirms 20 gadiem, 2005. gadā, un tajā ir apkopotas bērnu pasakas. Un varbūt, ka zēns, kas toreiz lasīja šo pasaku, šobrīd seko pasakām vai kāds no jums viņu pazīst. Viņš jau tagad ir pieaudzis. Viņa vārds ir Mārtiņš Skudra no Skrīveriem. Un toreiz viņš uzrakstīja pasaku Monēta, nazis un sērkociņi. Pavisam vienkāršā un parastā mājā, gaitiņa drēbju skapja tālākajā stūrī karājās lietus mētelis. Darba dienas viņš pavadīja ieslēgts skapī, bet nedēļas nogalē tika ņemts līdzi, kad saimnieks devās uz mežu sēnēt vai uz upi zvejot zivis. Lietus mēteļa kabatā gulēja no maka izkritusi viena lata monēta. Saimnieks par monētas eksistenci nemaz nezināja, un monēta ceļoja kopā ar lietus mēteli. Viņa domāja, ka kabate ir viņas īstās mājas. Uz monētas bija attēlots lasis, tāpēc monēta uzskatīja, ka ir veiksmes simbols, un saimnieks viņu speciāli nēsā līdzi uz zivju zveju. Kādu dienu pirms došanās uz upi monētas dzīvoklī pēkšņi parādījās divi jauni kaimiņi – nazis un sērkociņi. Sākumā monētais pārsteigumu nevarēja pateikt ne vārda. Tādu nekaunību viņa vēl nebija piedzīvojusi. Viņa taču tik ilgu laiku ir bijusi saimnieka veiksmes simbols, un te pēkšņi viņai blakus ielikts metāla gabals un koka kaste. Aiz dusmām monēta uzklupa nazim un sērkociņiem. Ko jūs te darāt? Kam jūs vispār esat vajadzīgi? Sērkociņi paslēpa savas mazās galvaņas dziļāk kastītē, bet nazis mēģināja iebilst, ka viņš gan esot noderīgs daudzās dzīves situācijās. Monēta neko negribēja par to dzirdēt. Viņa esot tikai liekas smagums un aizņemot pārāk daudz vietas. Paskatieties uz mani! Monēta teica, cik es esmu maza, tīra un spīdīga. Par vienu latu var nopirkt veselus 2 nažus un vismaz maisu ar sērkociņu kastītēm. Kad veikala saimnieks vakarā atvēra kasi, kurā es gulēju kopā ar savām māsām, viņš bija ļoti priecīgs un vairākas reizes mums pārskaitīja. Es nekad neesmu redzējusi, ka kāds tik ļoti priecātos un pārskaitītu nažus un sērkociņus. Ne nazim, ne sērkociņiem tur nebija ko iebilst, jo arī viņi neko tādu nebija redzējuši. Monēta vēl ilgi turpināja un pat nepamanīja to, ka neviens viņā neklausās. Te pēkšņi kabatā ielija sīka ūdens straumīte. Monēta sāka pārmest nazim, ka viņš sadūris caurumus viņas dzīvoklī. Nazis taisnojās, ka viņš ir saliekts un tādā veidā neko nevar sadurt. Tad monēta uzbruka sērkociņiem, ka tie ir izdedzinājuši caurumu. Sērkociņi protestēja, ka viņi paši no sevis nemaz nevar aizdegties. Tikmēr kabatā lēni turpināja sūkties ūdens. Mēteļa saimnieks uz sausa kārklu Zara upes malā bija ieplēsis kabatu. Ārā lietus pieņēmās spēkā, visapkārt satumsa, un no debesīm sāka krist lieli krusas graudi. Makšķerēšanai bija jāmet miers. Saimnieks satina makšķeri, ielika mašīnā un gatavojās doties mājās. Viss meža ceļš bija salījis un griežot mašīnu riņķī, tā iestrēga dubļos un jo vairāk mēģināja tikt laukā, jo dziļāk mašīna iegrima. Nebija nekādu cerību paša spēkiem tikt laukā no meža. Pēc kāda laika lietus mitējās un sāka krēslot. Saimnieks domāja, ka viņam būs jāpavada mežā visa nakts, tāpēc nolēma iekurt ugunskura. Viņš salauza sīkus zariņus un atcerējās, ka kabatā ir nazis. Ļoti nopriecājās un sevi paslavēja. Kāds es malacis, ka paņēmu nazi līdzi.
Tad no izgāztā bērza ar nazi saplēsa tāses, iebāza roku kabatā un izvilka sērkociņus kopā ar monētu. Nedaudz pabrīnījies par monētu, viņš ielika to atpakaļ kabatā un ķērās pie sērkociņiem. Diemžēl lielākā daļa sērkociņu bija samirkuši. Saimnieks noteica, vai tiešām nebūs neviena sausa sērkociņa. Par laimi, kastītes vidū bija palikuši daži nesamirkuši sērkociņi, un jau pirmajā mēģinājumā izdevās iekurt uguni. Nazis un sērkociņi bija priecīgi, ka varēja būt noderīgi, bet monēta gulēja kabatā nevienam nevajadzīga. Saimnieks sasildījies aizgāja līdz lielceļam, apturēja garām braucošu traktoru, un traktors izvilka mašīnu ārā. Aizbraucis mājās, saimnieks uzlika sērkociņus žāvēties uz radiatoriem, bet nazi notīrīja un ielika atpakaļ mēteļa kabatā, lai neaizmirstu nākošo reizi paņemt līdzi. Nazis nodomāja, ka atkal satiks uzpūtīgo monētu, bet kabata bija tukša. Nez, kur monēta bija palikusi. Varbūt saimnieks bija atcerējies par nejauši atrasto monētu un to iztērējis, bet nē. Monēta pa izplēsto caurumu bija iekritusi zem mēteļa oderes un aizslīdējusi līdz vīlei. Ik pa brīdim it kā no liela tāluma atskanēja kluss pīkstiens, monētas palīgā sauciens, bet saimnieks par monētas eksistenci jau bija aizmirsis. Nazis viņai neko nevarēja palīdzēt, bet klusībā priecājās, ka nebija jāuzturas monētas sabiedrībā. Kad tuvojās nākamās nedēļas beigas, Nazis ļoti cerēja, ka kabatā parādīsies viņa uzticamā sabiedrotā sērkociņu kastīte. Un tiešām, tā arī notika. No šī brīža Nazis un sērkociņu kastīte kļuva nešķirami draugi un pavadīja saimnieku visos viņa izbraukumos. Bet monēta bija sapratusi, ka nevienmēr nauda ir lielākā vērtība, un ir gadījumi, kad tai nav nekādas nozīmes. Mārtiņš Skudra no Skrīveriem pirms 20 gadiem uzrakstīja šo pasaku, bet šajā vakarā vēlēšu saldu mieciņu. Ar labu nakti!